Pasaules centrā ir latvietis, bet varbūt ne īsts latvietis. Viņam ir viss, kas vajadzīgs. Viņam ir māja. Liela māja, sieva, smuka sieva un suns. Nē, nav suns, kaut kas cits, bērns vai bērnu pulks. Un daži draugi. Nē, daudz draugu. Antropologs skatās uz cilvēku. Vai tāds ir cilvēks? Ja pasaules centrā ir latvietis, un latvietis ir cilvēks, tad visi cilvēki ir tādi, kāpēc antropologs vispār tādus jautājumus uzdod? Tāpēc, ka antropoloģija ir zinātne par cilvēku. Antropologs skatās uz cilvēku. Ja gribu ko uzzināt par cilvēku, ar latvieti nav diezgan, jo citur cilvēki ir citādi. Tas pats latvietis, viss, kas viņam ir, nemaz nav tikai tāds. Māja var būt citāda, vai vēl citādāka, vai pavisam izkūpēt, un sievas var būt vairākas. Varbūt nepieciešama arī kāda konkubīne, tas ir mīļākā. Nē, otrādi. Dažviet daudz pieņemamāk šķiet, ja vienai sievietei ir vairāki vīri. Bet citur vīrietis izdēļo ķermeni un dejo sieviešu priekšā, lai iepatiktos viņām. Un vispār, vai viņam ir vajadzīgas drēbes? Nu, kaut ko vismaz vajag, kaut vai radziņu uz krāniņa. Bet pagaidiet, vai viņam vajadzīga sieva? Kam vispār vajadzīga sieva? Sievietes dzemdē bērnus? Vai tiešām? Vīrieši dzemdina bērnus. Tas jau Bībelē rakstīts. Sievietes tikai iznēsā. Nē, ar sievietēm nav diezgan. Varbūt bērni rodas garu pasaulē. Pasaules centrā ir latviešu bērns. Nē, varbūt īsts latviešu bērns. Viņam ir bikses kājās, un viņš zina, ka bankrots ir tikai tad, kad nekā nav. Viņam ir balti mati, un viņš māki iestūrēt žiguli siena čupā. Nē, varbūt citādi. Antropologs domā, ko tas bērns sadarītu, ja viņš būtu bērns citur, citā laikā, citā vietā. Jūs jau zināt, kāpēc viņš tā domā. Varbūt bērns jau kopš 3 gadu vecuma pieskatītu mazos, varbūt viņš jau 10 gadu vecumā precētos, varbūt viņš paņemtu Kalašņikovu un dotos karā, bet varbūt tāds bērns ir tikai 17. gadsimtā izdomāta parādība, jo viņi vienkārši ir miniatūri cilvēciņi, tādi paši kā tie, kas lielāki. Pasaules centrā ir latviešu priesteris. Nē, varbūt īsts latviešu priesteris, bet antropologs domā, vai tikai tas nav šamanis? Un kas vispār ir priesteris? Kur slēpjas viņa spēks? Vai ausīs, vai štokā, vai citā vietā? Kāpēc cilvēki tic viņa teiktajam? Citur viņš dietu citas dejas, varbūt vispār uzpīpētu un mierīgi aizlidotu, varbūt nebūtu tik dusmīgs un paskatītos uz īstu latviešu meiteni. Nē, nevis uz meiteni. Varbūt pats priesteris būtu meitene, bet varbūt īsta meitene. Un kāpēc īsta latviešu meitene ir tieši tāda? Kāpēc piena dziedzeriem lielāka nozīme nekā zobiem? Nē, tas viss ir neskaidrs, bet tā ir patiesība. Tā ir antropoloģija. Vienīgā patiesi globālā zinātne. Pasaule ir tik dažāda un cilvēki ir tik dažādi. Antropoloģija ir zinātne par cilvēkiem. Visās zemēs, visos laikos. Bet tāpēc tā liek domāt arī par mums pašiem, liek atvērt prātu un tam līdzi arī sirdi.